Tieši tā, ja tu gribi nokārtot tā kategoriju, tev būs nepieciešams moto ekipējums. Bet kas gan tur slikts? Moto ekipējums nav vajadzīgs tikai uz eksāmenu, bet lai arī tur viņu brauktu ikdienā. Protams, uz pasaules vēl nav izdomāts tāds moto ekipējums, kas būtu muļķu drošs un pasargātu tevi no stulbu lēmumu pieņemšanas. Bet moto ekipējums tevi var pasargāt no daudz un dažādām traumām. Pats svarīgākais šajā procesā ir vienkārši nenopirkt kaut ko pilnīgi nepiemērotu. Tāpēc mans ieteikums noteikti būtu vispirms aiziet uz A kategorijas teorijas kursu, kur arī tu uzzināsi visu, kas tev ir vajadzīgs par moto ekipējumu. Nākamā lieta – nevienmēr labs ekipējums maksās kosmosu. Nav tiešas korelācijas cenai ar kvalitāti. Protams, tas nenozīmē, ka tagad vislētākais ekipējums būs tikpat labs kā visdārgākais, bet tāpat laikā nenozīmē, ka visdārgākais tagad būs 20 reizes labāks par vislētāko. Tur ir tas vidusceļš, kas jāspēj atrast. Un lielais rezumē par visu ir tāds, ka nav jau nekas stulba, ka liek pirkt to ekipējumu, jo ekipējums tev būs vajadzīgs tāpat, ja tu gribi braukt ar motociklu un ne tikai pozēt pie viņa.